Šovakar raidījumā atkritumu šķirošanai zema aktivitāte. Paraksta līgumu par sadarbību starptautiska tūristu maršruta Strūves ģeodēziskais loks izveidē. Pašvaldība aicina atgriezties uz dzīvi Jēkabpilī. 2018. gadā Jēkabpilī no kopējā saražotā atkritumu daudzuma otrreizējai pārstrādei tika nodoti 19%. Pērn šī statistika uzlabojās par 4%. Tomēr jēkabpiliešiem šajā ziņā vēl ir kur augt, ņemot vērā Eiropas Savienības prasību. Lai sasniegtu mērķi pārstrādāt vismaz 55% sadzīves atkritumu, šķirošanas aktivitātei vajadzētu palielināties daudz straujāk. Gan vietējo iestāžu, gan Latvijas zaļā punkta veiktajās iedzīvotāju aptaujās respondenti par vienu no galvenajiem nešķirošanas iemesliem sauc pārāk lielu attālumu līdz tuvākajiem dalītās vākšanas konteineriem. Jēkabpilī ik gadu tiek izveidoti vairāki jauni šķirošanas punkti. Pilsētas teritorijā šobrīd ir izveidoti vairāk kā 100 sadzīves atkritumu šķirošanas punkti un viens šķirošanas laukums, kurā iespējams nodot gandrīz visa veida atkritumus. Līdz šā gada beigām plānots ieviest un attīstīt arī plašāku bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēmu pilsētas teritorijā. Esam arī ieguldījuši resursus sabiedrības izglītošanā par to, kā Jēkabpilī pareizi šķirot atkritumus, un tuvojoties rudenim raudzīsimies, kāda būs vispārējā situācija valstī, un tad arī plānosim skolēnu izglītojošos pasākumus. Gan Jēkabpilī, gan Latvijā kopumā ir tendence šķirotāju skaitam palielināties. Saskaņā ar Latvijas zaļā punkta aptauju visā Latvijā atkritumus pat laban šķiro 56% Latvijas iedzīvotāju. Šķiroju atkritumus, šķiroju plasmasus, kartonus dedzinu kā pašam, ko dedzināt. Un stiklu arī šķiroju, protams, jo daudz izdevīgāk sanāk, uz pusi mazāk uzreiz atkritumu. Es pats šķiroju atkritumus, papīru, protams, nelieku tur kopā ar stiklu, jo arī šķirojot tas sanāk lētāk, nav jāmaksā nauda par to, ja tu šķiro atkritumus. Lai gan arvien vairāk iedzīvotāju pievēršas atkritumu šķirošanai, poligonā Dziļā Vāda joprojām nonāk lielākā daļa jēkabpiliešu radīto atkritumu, bet daļa tiek vienkārši sadedzināta. Par atkritumu dedzināšanas gadījumiem ik pa laikam ziņo acu liecinieki. Vakaros sevišķi nevienkārši dūmi, bet kaut ko tādu ne metālam, ne tauki, gan arī kaut kas tā kā metāls kaut kāds liekas dedzinātu. Es nezinu, ko tur var cilvēki dedzināt. Tieši tajās temperatūrās, kas ir ugunskur dūmus, rodas visvairāk kaitīgo blakus produktu. Tās ir noturīgie organiskie piesārņotāji, un tās ir vielas, kas gan ietekmē nelabvēlīgi mūsu hormonālo sistēmu, gan veicina ļaunprātīgas audzējus, tās uzkrājas organismos un uzkrājas arī tālāk arī pārtikas ķēdē. Daudz salīdzina, bet atkritumus sadedzināšanas krāsnīs, bet tur ir speciāli tehnoloģiskie procesi, lai tās sliktās temperatūras, tās temperatūras, kas tieši visvairāk veido tos kaitīgos savienojumus, lai būtu pēc iespējas mazāk, un turklāt vēl ir noteikti filtri, kas izšķir tos kaitīgos savienojumus, tāpēc mēs to nevaram salīdzināt. Lai aktualizētu šo problēmu un aicinātu iedzīvotājus aktīvāk šķirot atkritumus, biedrība Vides iniciatīvu centrs šobrīd īsteno projektu Līdzdarbojies vides audzēšanā, nededzini, bet šķiro. Projekta ietvaros mēs veicam arī iedzīvotāju anketēšanu, lai noskaidrotu, kā notiek atkritumu šķirošana viņu mājās un vai ir saskare ar atkritumu dedzināšanu. Vēl projekta ietvaros mēs rīkosim velo orientēšanās pasākumu, kurā būs akcentēta šī tēma. Vēl tiek veikts arī pētījums projekta ietvaros, kurā tiek apkopoti zinātniskie raksti par atkritumu dedzināšanas kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Projekta noslēgumā tiks sagatavoti priekšlikumi par atkritumu šķirošanas paradumu uzlabošanas iespējām iedzīvotājiem, izvairoties no vides piesārņošanas, kas tiks iesniegti pašvaldībām, atkritumu apsaimniekotājiem un atkritumu poligona Dziļā Vāda administrācijai.
Tāpat tiek veidots video, kurā akcentēta atkritumu dedzināšanas kaitīgā ietekme. Biedrība uzsākusi arī sadarbību ar Vidusdaugavas mēdījiem, lai aicinātu pašu radītos atkritumus vairāk šķirot, nevis sadedzināt vai izmest mežā. Projekta kopējā summa ir 7 000 eiro, ko sedz NVO fonda mikroprojektu programmas finansējums. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sandra Paigaļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Krustpils pilī savstarpēju partnerības līgumu parakstījuši 3 projekta starptautiskā turistu maršruta Strūves ģeodēziskais loks izveida partneri – Jēkabpils pilsētas un Salas novada pašvaldības, kā arī Anīkšķu reģionālā parka administrācija no Lietuvas. Projektā paredzēts pilnveidot 3 Strūves ģeodēziskā loka punktu Jēkabpilī, Salas novadā un Storijai Lietuvā infrastruktūru. Tiks veidota interaktīva izstāde, kā arī filma. Jēkabpils pilsētā plānots rekonstruēt un labiekārtot Oskara Kalpaka laukumu un Strūves parku. Darbi Jēkabpilī varētu tikt pabeigti nākamā gada vasarā vai rudenī. Katram projekta partnerim paredzēti citādāki ģeodēziskā loka punktu uzlabojumi. Arī Anīkšķi uzlabos Strūves ģeodēziskā loka infrastruktūru. Viņiem šobrīd viņa ir ļoti pieticīga, tikai, cik mēs noprotam, kāds akmens, es pat neesmu bijusi, un viņi vēlās uzlabot šo ceļu un piekļuvi pie šī akmens, iekārtot apkārt šo infrastruktūru, kā arī izstādīt informatīvas plāksnes, un lai cilvēkiem tas būtu kā jauns turisma objekts. Ar mērķi zinātnisko sasniegumu vēsturi izstāstīt modernā un interaktīvā veidā Salas novada Dabārkalnā tiks celts jauns skatu tornis. Mums ir paredzēts projekta realizācijas gaitā uzcelt skatu torni 28 metru augstumā. Pirmajā stāvā būs informācija par Strūves meridiānu punktu. Tad vēl ir paredzēts stāvlaukums un nokļūšana uz Strūves meridiānu punktu un toaletes bioloģiskās. Paredzams, ka no jaunā skatu torņa būs vērojama iespaidīga ainava. Gaiziņkalnu pat esot varēts redzēt, un tur kādreiz jau bija mežniecības skatu tornis, bet tā sen vairs nav, un tāpēc tur kopā veidojas ļoti skaists turismu objektu komplekts. Ir gan zvejnieku līcis, gan atjaunotā Sēlpils baznīca, un tagad arī būs Strūves meridiāna punkts sakārtots, lai tur būtu piekļuve. Projekta mērķis ir arī iekļaut Strūves ģeodēziskā loka punktus pārrobežu un starptautiskā turisma maršrutos. Mums ir arī, protams, dažādas aktivitātes, kā turisma speciālistu apmācības un dažādu Igaunijas un Somijas partneru arī iesaistas šajā projektā, lai izveidotu starptautiskus turisma maršruts. Turisma maršruts no Somijas līdz Lietuvai taps 2 gadu sadarbības laikā līdz projekta noslēgumam, kas ir 2022. gada 30. jūnijas. Jēkabpils pašvaldība šajā projektā ir vadošais partneris. Projekta kopējā indikatīvā summa ir vairāk nekā 850,5 tūkstoši eiro, no kuriem Jēkabpils pilsētas pašvaldības indikatīvā daļa ir vairāk nekā 251,3 tūkstoši eiro. No tiem 85% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 15% pašvaldības finansējums. Stārķi vienmēr atgriežas mājās. Atgriezies mājās. Atgriezies Jēkabpilī. Migrācija. Tā skar ikvienu pilsētu, pagastu un ciemu, arī kultūrvēsturisko novadu Krustcelēs esošo Jēkabpili. Šobrīd pilsētu par savām mājām sauc teju 22 000 iedzīvotāju. Lai gan jēkabpiliešu skaits ar gadiem ir samazinājies, pēdējo 6 gadu laikā faktiskais iedzīvotāju skaits sarucis par vairāk nekā 2000, no kuriem ik gadu vidēji 200 cilvēku emigrējuši, pilsētā notiek arī imigrācijas process. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem, gadā Jēkabpilī uz dzīvi atgriežas vidēji 90 cilvēki. Jēkabpils ir, bija un būs arī pēc reformas centrs, šī reģiona centrs. Un cilvēkiem, protams, interesē laba darba vieta, bērniem skola, dārziņš un aktīvās atpūtas iespējas. Un, manuprāt, Jēkabpils pilsēta pēdējos gados ir ļoti daudz izdarījusi šajā nozarē. Mums uz doto mirkli
Šajā gadā taps 2 ražošanas ēkas, kur tiks radītas vairāki 10 jaunu darba vietu. Tas ir numur 1. Mums visi dārziņi ir renovēti un ir ļoti labi pieejami un ļoti bērniem tur daudz, kas ir interesants arī bez mācību procesa, ko darīt. Mēs aktīvi strādājam pie skolu renovācijas 2. vidusskolā. Es teikšu tā, ka ir palicis burtiski parakstīt pēdējos papīrus, un šī skola tiks nodota. Un tūlītās tiks renovēta Jēkabpils valsts ģimnāzija. Līdz ar to skolu, teiksim tā, flangu mēs esam sakārtojuši, dārziņi mums ir, aktīvās iespējas. Es ļoti ceru, ka septembra viducītī mēs griezīsim lentu un atklāsim savu multihalli, kur būs ļoti lielas sporta iespējas, jo mūsu pilsēta ar šo ir vēsturiski stipra. Darba meklēšanā remigrantiem var palīdzēt Nodarbinātības valsts aģentūra. Tā kā daudzi pakalpojumi tiek sniegti elektroniski, cilvēki var meklēt darbu vēl pirms pārcelšanās uz Jēkabpili. Visa informācija par pieejamajām vakancēm un citiem aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem atrodama mājaslapā nva.gov.lv. Konsultācijas par darba iespējām Latvijā un Eiropā sniedz EURES, Eiropas valstu nodarbinātības dienestu un sadarbības partneru tīkls, ko Latvijā pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra. Pie Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem var iegūt dažādu informāciju par nodarbinātības iespējām Latvijā un reģistrēšanos Nodarbinātības valsts aģentūrā, prasmēm un darba pieredzei piemērotām darba vakancēm, Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem, par darba un dzīves apstākļiem Latvijā, noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, vispārīgā informācija par biznesa uzsākšanu Latvijā, pār sociālo sistēmu, nodokļiem, dokumentu kārtošanas jautājumiem un par sociālās koordinēšanas jautājumiem, piemēram, bezdarbnieka pabalsta vai pensijas eksportu. Plaša ir sociālo pabalstu joma Jēkabpilī. Bērniem līdz 9. klasei tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Savukārt Jēkabpils skolu audzēkņiem līdz pat 12. klasei ir iespēja bez maksas braukt pilsētas sabiedriskajā transportā. Dažāda veida sociālais atbalsts pieejams arī citām iedzīvotāju grupām, tostarp arī tiem, kuri meklē dzīves vietu Jēkabpilī. Pašvaldība no savas puses piedāvā mājokli gan pašvaldības speciālistiem, tiem speciālistiem, kas darbojas izglītības jomā, veselības jomā, sporta jomā, kā arī dažādām iedzīvotāju grupām ir paredzēta arī mājokļu jautājuma risināšana caur sociālo dienestu. Bet iedzīvotāji var izmantot arī citas programmas un citas iespējas, ko piedāvā, piemēram, Finanšu institūcija Altum, programmas jaunām ģimenēm, kā arī ņemot vērā, ka Jēkabpils tomēr no galvaspilsētas atrodas diezgan salīdzinoši lielākā attālumā, tad mums īres tirgus arī ir ne tik piesātināts un cenas principā ir pieejamas arī īrējot mājokli no privātpersonām. Bērniem izglītību nodrošina 5 bērnu dārzi un 3 skolas, kas piedāvā ne tikai parastās programmas, bet arī speciālās izglītības iespējas. Ja bērns iepriekš ir apmeklējis kādu skolu citviet pasaulē, Jēkabpils izglītības iestādes palīdz viņam piemeklēt atbilstošu klasi Jēkabpilī. Skola jāizvēlas vecākiem pašiem. Pirmais solis jau būtu tāds, ka obligāti ir iepriekš ārzemēs apmeklēt izglītības iestādi, jābūt līdzi dokumentam, kas apliecina, kādi priekšmeti ir mācīti un arī ar šo priekšmetu vērtējumu. Nākošais, dodoties uz izglītības iestādi, protams, jāraksta iesniegums un tālāk atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Skolas direktors izveido komisiju 3 pedagogu sastāvā, kuri veic pārunas konkrēti ar vecākiem, aizbildni un arī ar bērnu tieši par šo zināšanu prasmju līmeni. Un tieši, kurai, atbilstoši klasei to varētu piemērot. Un, protams, ir arī atbalsta pasākumi, īpaši, kas attiecas uz latviešu valodu, literatūru, sociālajām zinībām, Latvijas vēsturi, jo droši vien, kad ārzemēs šie priekšmeti nebūs mācīti. Ja bērns ir iepriekš mācījies Latvijā, uz kādu brīdi ir bijis ārzemēs, tad šie atbalsta pasākumi ir līdz 1 gadam tiek, un ja bērns tātad vai nu atbrauc vai ierodas no 3. valstīm šeit uz Latviju,
tad attiecīgi laika periodā līdz 3 gadiem tātad var tikt nozīmēt šie atbalsta pasākumi. Nu, un cik arī, teiksim, tā Jēkabpils pieredze rāda, ja, kad tie, kas atbrauc īpaši uz pirmajām klasēm, īpaši lielas problēmas nav. Šie atbalsta pasākumi būtībā ir vairāk saistīti ar latviešu valodas apguvi, jo lielākā daļa angļu valodu jau tajā vecumā 1. un 2. klasītē zina pietiekoši labā līmenī. Viņiem šeit svešvalodas stundās nav ko darīt, un vienkārši tad šajā laikā, pat cik viņi zina šo angļu valodu, viņi mācās papildus latviešu valodu un apgūst. Plaši ir pārstāvēta interešu izglītība, ko nodrošina Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Jēkabpils mākslas skola, Jēkabpils sporta skola, Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs, kā arī dažādi pulciņi un nodarbības pilsētas kultūras iestādēs. Arī pieaugušajiem ir iespēja atrast sev tīkamu nodarbošanos ārpus darba. Gan Jēkabpils tautas nams, gan Krustpils kultūras nams piedāvā dalību deju kolektīvos, koros, ansambļos un citos amatiermākslas kolektīvos. Savukārt sporta cienītājiem dažādas aktivitātes piedāvā Jēkabpils sporta centrs un tā apsaimniekotais Jēkabpils meža parks, kas ar katru gadu pārtop arvien daudzpusīgākā sporta un atpūtas vietā. Labi iekārtota tiek arī pārējā Jēkabpils infrastruktūra. Gadu gaitā atjaunotas daudzas pilsētas ielas, skvēri un parki, bet arī 2020. gada vasarā būvdarbi rit pilnā sparā, lai padarītu pilsētvidi draudzīgāku un pievilcīgāku nevien jau esošajiem, bet arī potenciālajiem jēkabpiliešiem. Reemigrācijas projekta ietveros pašvaldības pārstāvi apmeklēja gan Latvijas vēstniecību Londonā, gan mēs tikāmies ar latviešu biedrību Pīterboro, kur mums bija iespēja arī pabūt reemigrantu ģimenē un pakomunicēt vairāk ar cilvēkiem, kas dzīvo Lielbritānijā jau ilgus gadus. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka ja varbūt šeit ienākumi ir zemāki nekā Lielbritānija, tad, ja mēs paskatāmies izmaksas, tad izmaksas būtiski lielākas ir Lielbritānijā. Un salīdzinot tās iespējas, ko cilvēks iegūst šeit ar saviem ienākumiem un izdevumiem un tur, principā ir tā, ka liels ieguvums tomēr tur nav, bet šeit ir mums tuvi cilvēki, ir ģimene, ir draugi, ir mūsu dzimtene, un es domāju, ka tās ir tās vērtības, kas ir jānovērtē pirmkārt. Lielu atbalstu potenciālajiem remigrantiem sniedz valsts nodrošinātie remigrācijas reģionālie koordinatori, kas darbojas pilotu projektā paps.lv, palīdzam atgriezties pašu sētā. Viņu uzdevums ir sagatavot informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, kā arī palīdzēt iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū. Zemgalē koordinātore ir Anete Spalviņa, ar kuru var sazināties zvanot uz tālruņa numuru 22 338 666 vai rakstot uz ekrānā redzamo e-pasta adresi. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ļoti gaida jēkabpiliešus atkal mājās un aicina atgriezies Jēkabpilī. Aizvadītajā diennaktī Jēkabpilī no nožogotā teritorijā esoša transportlīdzekļa nozagta auto magnetola. Savukārt Medonas ielā, iekļūstot dzīvoklī pa neaizslēgtām balkona durīm, nozagts planšetdators, telefons, dažādi dokumenti, banku maksājumu kartes un citas mantas. Nozagtie priekšmeti atrodas policijas meklēšanā un par abiem notikumiem uzsākti krimināli procesi. Aizdomās par zādzību izdarīšanu policija meklē 2 attēlos redzamos vīriešus. Ja jūsu rīcībā ir informācija, kas sekmētu attēlos redzamo personu personību un atrašanās vietu noskaidrošanu, lūdzam informēt Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa darbiniekus. Jūlija sākumā sakarā ar avārijas situāciju tika slēgts tilts pār Neretes upi Krustpils novada Vīpes pagastā. Visu mēnesi notika remontdarbi un šobrīd kustība uz autoceļa pāri Neretes upei ir atjaunota. Remontdarbu laikā tika veikta tilta balstu izdrupuma aizbetonēšana, jaunu šķērsbrusu, garenbrusu, jauna dēļu klāja un margu konstrukcijas izbūve. Darbus veica Sijā Mikor, kopējās darbu izmaksas bija 17,7 tūkstoši eiro.
Ķieģeļu ielas iedzīvotājs iesūtījis foto un video, kuros redzama pamesta šī gada jūlija nogalē degoša ēka pie dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 11. Aculiecinieks stāsta, ka šī nav pirmā reize, kad ēkā izcēlies ugunsgrēks. Ķieģeļu ielas iedzīvotājiem tās dēļ regulāri jāsaskaras ar piedilmotu un nedrošu vidi. Ēkā dega atkritumi, turklāt ēka nav norobežota. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā skaidro, ka minētā ēka ir akciju sabiedrības Latvijas nafta īpašums. 2019. gadā pilsētas doma pieņēma lēmumu par ēkas piespiedu sakārtošanu, taču domas lēmums tika pārsūdzēts tiesā. Tiesa nolēma, ka domas lēmums ir tiesisks. Ēkas īpašniekam ir piemēroti sodi par būves un zemes neuzturēšanu kārtībā. Pašlaik Jēkabpils pilsētas pašvaldība kārto dokumentus par būves piespiedu sakārtošanu, kas varētu būt arī būves nojaukšana. 1. augustā visas dienas garumā tiks svinēta Viesītes pilsētas svētki. Svētku aktivitātes norisināsies dažādās vietās Viesītē. 1. augustā 11:00 Viesītes kultūras pils tradīciju zālē uz godināšanas pasākumu Sudraba karotīšu svētki kopā ar saviem vecākiem laipni aicināti 2019. gadā dzimušie mazuļi. 1. augustā 12:00 Jēkabpils meža parkā sāksies Jēkabpils jauniešu diena 2020. 1. augustā 13:00 Vīpes pagastā pie Vīpes kluba notiks 4. Vīpes pagasta sporta svētki. 1. augustā 14:30 pie Gārsenes pils tiks atklāts piemiņas akmens aktīvajiem gārseniešiem. 1. augustā 15:30 Gārsenes kultūras namā prezentēs Alberta Kreņevska dzejoļu grāmatu Meklējiet avotus. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē 2020. 2021. studiju gadā notiks uzņemšana 4 pirmā līmeņa pilna laika profesionālajās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem – mašīnbūve, programmēšana un datortīklu administrēšana, būvniecība un apģērbu dizains un tehnoloģijas. Pieteikšanās pilna laika pamatstudijām vienotajā reflektantu pieteikšanās sistēmā notiks no 13. jūlija līdz 2. augustam. Sīkāka informācija mājaslapā līvāni.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29 537 335. No 1. līdz 30. augustam Vidusdaugavas televīzijas kolektīvs dodas atvaļinājumā, tādēļ šajā laikā informatīvais bloks Jēkabpils laiks un citi raidījumi Vidusdaugavas televīzijas kanālā netiks pārraidīti. Paldies skatītājiem par uzticību un tiekamies Vidusdaugavas TV kanālā atkal 31. augustā. Savukārt portāls jēkabpilslaiks.lv turpinās darbu un informēs par aktualitātēm arī augusta mēnesī. Aicinām lasītājus sekot līdzi jaunumiem un izteikt savu viedokli komentāros, vienlaikus ievērojot portāla lietošanas noteikumus.